Šonedēļ līdz 29. jūlijam Ventspils nekustamie īpašumi organizēs 2 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces. Un tā jau trešdien, 27. jūlijā, Brīvības ielas 25. numura iedzīvotāji 6. vakarā tiek gaidīti Užavas ielā 8. 2. stāvā. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi ir šādi. Ieņēmuma izdevuma atskaite, mikroklimats dzīvokļos un siltumenerģijas patēriņš, izmaiņas norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem, grozījumi PVN likumā, kā arī plānotie remontdarbi. Bet jau ceturtdien uz kopsapulci dosies lielās Dzirnavielas 15. numura iedzīvotāji. Užavas ielā 8 tiks izskatīti šādi jautājumi. Vispirms jau ieņēmuma izdevuma atskaite, norēķini un grozījumi PVN likumā, kas stāsies spēkā šomēnes. Lai kopsapulcē varētu pieņemt lēmumu, nepieciešams par nobalsot 50% plus 1 balss. Reģistrējoties kopsapulcē jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti, bet ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad vajadzīga pilnvara. Savukārt, ja mainījies dzīvokļu īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. Tas tādēļ, lai varētu pieņemt šo balsojumu 50 plus 1 balss. Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, arī īrnieki, taču balsojumā saskaņā ar dzīvokļu likumu drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.